Tā, labdien, jā, tātad mani sauc Mārtiņš, es nāku no Zulakvudu Latviju, mēs esam vispār šķiedru cementu plākšņu ražotāji, importētāji Latvijā. Jā, visu, ko es stāstīšu, variet kaut kādā brīdī būtībā apturēt, jautāt, ja kaut kas neskaidrs, mārt šaubas, nezinu, tur paprovocēt tā tālāk, tāpat ir interesantāk. Jā. Tas tev attiec. Okay. Jā, tātad, vispirms tātad, kas tad ir šī ventilējumā fasāde? Jā? Veidojot ventilējumu fasādi, ir mērķis izveidot viņu ventilējumu. Jā? Ārējais apdars materiāls, neatkarīgi no tā, kas tas būtu, jā? Tātad viņš nodrošina lietas ekrāna izolācijai. Jā. Gaisa šķirkārtu pieņemot, ka viņi ir ventilējuma, nodrošina sausu izolāciju un visus pārējos ieguvumus, kas tur būs tālāk. Jā. Tātad pamatā tā ir siltināšana ar vati, vertikāla gaisa sprauga, jo horizontāli fasāde neveidinās praktiski. Jā, apdara tas var būt plāksnes, koksnes apdaras, dēļas, kārts un tā tālāk. Jā. Tas viss tiek stiprināts pie apakškonstrukcijas, konstrukcijas var būt dažādas. Jā. Pluss ir tas, ka montāža ventilējumās fasādes gadījumā ir veicama jebkuros laika apstākļos. Jā. Tātad, kas mums notiek, ja vien tā fasāde ir izbūvēta pareizi ar ventilējumu fasādi? Jā. Tātad vasarā fasāde nesakarst. Jā. Šis karsais gaiss pieņemot, kad ventilācija strādā, viņš netiek novadīts uz būvu, viņš izveidinās ārā. Jā. Princips līdzīgs kā cepešplīts durvī, teiksim, jā, tātad, kur dubultais stikls, viņš arī ventilējās. Jā. Ziemā notiek tas, kad siltais gaiss saskarās ar augsto, viņš var kondensēties, jā, pateicoties ventilējumai, gaisa spraugai, šis mitrums izveidinās ārā, uzlabojās klimats telpās un tā tālāk. Jā. Jebkuros laika apstākļos, jā, tad izejot jau no iepriekšējā, jā, tas nozīmē tad ventilējumā fasāde mūs aizsargā pašu būvu no atmosfēras iedarbību, viņš tiek izveidināts un nokrišņu ūdens, kas tiek gaisa šķirkārtā, viņš var iztecēt ārā, viņš izvadās. Ja? Jo tātad ventilācijas ieplūdes atvers ventilējumai fasādē, viņš arī kalpo kā savu veidu drenāžu liekā mitruma izvadīšanai. Ja? Pēc tam jau aiziet skaņas izolācijai, kas principā ir pateicoties dažādu blīvuma materiālu kombinācijai, kas tiek panākt. Ja? Tā, lūk, jā. Tad, kas ir svarīgi? Tad, kad tiek izvēlēts fasādes apdars materiāls, ja par apdaru runājam, ir svarīgi, vai apdars materiāla ražotājs paredz viņu ventilējumās fasādes izveidēji, vai konkrētajam ražotājam ir montāžas norādījumi un dokumentācija uz ventilējumo fasādi, kur realitātē mēs redzam gadījumus, ka dažkārt tiek izmantot risinājumi, ja, kur vispār materiāla ražotājs šos materiālus tam neparedz. Ja. Tad jautājums, vai ražotājs sniegs kādu veidu garantijas un tā tālāk. Ja. Tātad, kas ir šķiedru cementa plāksnes, kas bieži vien tiek jauktas ar cementa skaidu plāksnēm, jo mēs projektos dažkārt redzam, teiksim, ierakstīts iekšā, ja, tur, teiksim, tātad šķiedru cementa plāksne, tādu un tādu tirdzniecības zīmi, kas patiesībā ir cementa skaidu plāksne. Ja. Tātad, tas tā kā kartupeļu un avokado, divas dažādas lietas, ja. Tātad šķiedru cementa sastāvā mums ir cements, ir pildvielas, tās tikpat labi ir minerāla pildvielas, ir ūdens, ir celulozes šķiedra un šie 2% šķiedra, tas jau ir atkarībā no ražošanas tehnoloģijas, tā ir PVA šķiedra. Ja. Tātad, kas tad ir šķiedru cements pret cementa skaidu plāksnēm, piemēra pēc? Ja. Tātad šķiedru cementa plāksnēm ir piemērojama jau sava Eiropas norma N12467, kas atrunā specifikāciju testēšanas metodas. Ja. Savukārt cementa skaidu plāksnes, tās jau ir cementa kokskaidu plāksnes, kuras atrunā tātad koksnes plāksnes būvniecībai pa visu citu Eiropas normu. Sastāvs arī pavisam atšķirīgs, jo cementa skaidu plāksnēs no 73% koku skaidrs, ja, un tad jau saistvielu kalpo cements. Ja. Tātad īsumā par Svisperlu kā tādu. Ja, tātad Svisperlu grupai kā tādai šķiedru cementa ražošanā ir pieredze jau ap 130 gadiem. Ja. Tātad pats Svisperls ražo šķiedru cementu no 1894. gada. Cembrits, ar ko tagad ir apvienojusies Svisperlu grupa, tātad ražoja šķiedru cementu no 1927. gada. Ja. Tas ir būtībā tirdzniecības ofis visā pasaulē, ja. Tas ir profesionāļi, vai tie ir pārdošanas ofisos, vai tie ir izplatītāji. Ja. Ražotnes kā tādas Svisperlu grupai šobrīd, kas attiecās uz šķiedru cementu, ja, tātad tās ir šīs te visas uzskaitītās,
kur šobrīd fasādes plāksnes tiek ražotas. Tā ir tātad Ungārija, tā ir Austrija, tā ir Šveice. Somijas rūpnīca šobrīd ražo jau būvniecības plāksnes, kas agrāk arī ražoja fasādes loksnes. Jā, Polijas rūpnīca tās ir tikai viļņotās jumta loksnes, jo Latvijā dažkārt teiks staigā, no kurienes vispār nāk patiesībā tas poļu uzņēmums. Jā, tad, viļņotās jumta loksnes, ko jūs variet, pieņemsim, depo nopirkt, jā, tad tās vienīgās, kas ražotas Polijā. Jā, bet, kvalitātes uzraudzība, kvalitātes kontrola visā grupā ir vienāda. Jā. Tātad, kas ir par šķiedru cementu un vispār šķiedru cementu kā tādu? Jā, šķiedru cementu plāksnes var teikt, ka viņš ir dabīgs būvmateriāls. Jā, jo, kurš gan varētu apgalvot, ka cements ir kaut kas nedabīgs, ārpus zemes civilizācijas radies. Jā. Viņš ir salisturīgs, viņam nav nepieciešama apkope, kas tā arī ir. Jā, ja vienīgi kaut kādā eksploatācijas mūža posmā viņi var būt jānomazgā. Viņas ir nedegošas. Jā. Skaņas izolācija es jau sniedzu informāciju. Jā, tad viņas ir ilgmūžīgas un ekonomiskas. Jā. Tas nozīmē, ka ja viņas ilgi kalpo, tad tas viss beigās atmaksājās. Jā. Ir pieejams lielam vairumam arī augsts izturības pārklājums, kas nodrošina tātad grafiti aizsardzību, paaugstināt izturību pret skrāpējumiem. To saspiedu. Lūk, tātad, kas attiecās uz atbilstības certifikācijām garantijām. Ja? Tātad visas šķiedru cementu plāksnes atbilst konkrētai Eiropas normai, ko es minēju 12467. Svarīgākos raksturu lielumus ražotājs norāda eksploatācijas īpašību deklarācijā. Produktu datu lapas, kas dažkārt Latvijā tiek salīdzināts, ja? Principā viņas ir nepieciešams inženieru konstruktoru aprēķiniem. Ja, jo tie parametri jau visi ir ievērtēti ražotāju montāžas norādījumos pie standarta fasāžu risinājumiem. Ja. Tātad ar datu lapām nenosaka tātad produktu labumu vai sliktumu, kā tas dažkārt Latvijā ir pieņemts. Ja. Kas attiecās uz ražotāju garantijām, ja, tātad vispār garantija ir spēkā, ja montāža un izmantojums materiālim ir saskaņā ar ražotāju montāžas norādījumiem un ir izmantot ražotāju paredzētie stiprinājumi. Ja. Kāpēc tā? Tā nav lobēšana, to neizdomā ražotājs par šiem stiprinājumiem, jo norma tātad, kas reglamentē šķiedru cementu, viņa nosaka, ka ražotājiem ir jāveic laboratoriskie testi, izmantojot stiprinājumus, kurus viņi norāda tehniskajā literatūrā. Tehniskā literatūra tā ir ražotāja montāžas norādījumi. Ja. Tas nozīmē, ka tikpat labi kaut kādas skrūves vai kniedes, pieņemsim, ir, jā, viņas ir ok, viņas ir arī varbūt labas kvalitātes, ja, bet ja ražotājs viņas nav testējis komplektā ar savām loksnēm pie konkrētas apakškonstrukcijas veida, šīs garantijas nevar būt spēkā, un tas tā ir principā visiem ražotājiem. Ja. Garantijas kā tādas, ja iet runa par vispār, jā, tad ir 20 gadu ražotāja garantijas. Ja ir nepieciešams, teiksim, projekta brīvlīdz certifikācija, arī viss dokumentācija pieejama, bet renovācijas objektos tas diez vai ir aktuāli. Jā, tā tad tīri par produktu spektru kā tādu, jā, kas tad mums te ir. Jā, ir fasādes plāksnes, ko mēs visi ikdienā redzam, ir dārza un vidas dizaina produkti, kas nenonāk Baltijā principā dēļ savas dārdzības. Jā, ir iekštelpu apdares materiālu un būvniecības plāksnes, ir viļņotās jumta loksnes, kuras īsumā minēju. Jā. Tātad tagad īsumā par fasādes plāksnēm. Jā. Tātad ražotāja garantijas kā tādas un ilgmūžība principā visām plāksnēm ir vienāda. Ja? Svarīgākais, kas ir, vai kāds jums ir budžets, vai ir nepieciešams šis augsts izturības HR pārklājums, ja? Un lai tā ventilējumā fasāde vispār būtu pareizi samontēta un materiāls izmantots pēc paredzētā ražotāja izmantojuma. Ja? Tātad, vai tas materiāls būs, nezinu, pieņemsim, kā te daži no paraugu foto, tātad masā pigmentēts, vai viņš būs, teiksim, uz pelēkās bāzes plāksnes, tas galīgi ar ilgmūžību un garantijām nesaistītas lietas, ja? Kas Latvijā bieži vien tiek putrots. Jā, tātad, kā veidojās fasādes izmaksas kā tādas? Jā, tātad primārais tātad pie ventilējumās fasādes, tātad pie kādas apakškonstrukcijas šīs plāksnes tiks montētas, jā, vai tas būs alumīnija karkas, cinkotais tērauds vai koka karkas. Jā. Pēc tam jau stiprinājuma veids veido izmaksas, jā, vai tie būs redzamie vai slēptie stiprinājumi, un viņi ir mainīgi arī atkarībā no karkas, pie kāda tiek stiprināts. Jā. Pēc tam jau apdares plākšņu veids. Ja? Nav tā, ka viss šķiedru cements maksā tā kā tilzītas sieras plus mīnus, nezinu, 8 eiro kilogramā. Ja? Tad
Plāksnes mēdz būt dažādas, un cena veidojās atkarībā no pārklājuma veida, plākšņu veida, teiksim, vai viņai ir šis augstas izturības HR pārklājums vai nav. Ja? Pēc tam jau kopējās objekta izmaksas veidojās atkarībā no fasādes izklājuma sarežģītības, no materiāla liederīgā patēriņa, jo tikpat labi var materiālu objektā saprojektēt tā, ka jums aiziet būvgrūžos ar 40%, un tikpat labi būvgrūžos var aiziet ar 15% no materiāla. Tās visas ir izmaksas. Ja? Nu, un pēc tam jau nemaz svarīgi, ko mēs ikdienā Latvijā redzam, ja, tā tad ir projekts, ja, un tagad būvnieks uzpeld, viņš saka, klau, jā, bet mums tā cena galīgi nedara. Jā, nu, mēs sakām, cik tu ielikt tā, viņš saka 12 eiro kvadrātmetrā. Jā, mēs sakām, klau, šķiedru cementu plāksnes mūžā nav tik lēti maksājušas. Jā. Saka, mēs tāmējot izdomājam, ka šitāda cena būs. Viņš vinnē konkursu. Jā. Nu, un tas nozīmē to, vai būvnieks vispār ir paprasījis cenu piedāvājumu. Jā. Un tad sākās, teiksim, nezinu, visādi tekstiņu pasūtītājiem, kad pēkšņi ražotāji ir cēluši cenas, vai ražotājiem nav pieejams materiāls, vai vēl visādas dievzības. Jā. Un kurš izdomā savas fantāzijas robežās. Tā, kas te ir? Jā, nu tā tad tīri par krāsu pasauli kā tādu, krāsu spektru pieejamos vispār uz šķiedru cementa plāksnēm. Jā, tā tad ir 135 standarta krāsas, 16 dažādās produktu līnijās. Nestandarta toņi ir iespējami ap 2000, principā no NCS eksteriora krāsu paletes. Jā, tā tad ir produktu līnijas, kurām ir iespējams jau ražošanā rūpnieciski pasūtīt konkrēto toni NCS. Jā. Teiksim, tagad par produktu līnijām. Jā. Pirmais tas ir Patina Original. Jā, tagad ir nākamās paudzes produkts Patina Original Next, jā, kas jau tika izstrādāties gadus 5 vai 7 atpakaļ. Jā, pirms tam bija vienkārši Patina Original. Jā, tātad šis ir masā pigmentēta plāksne. Jā, garumi ir pieejami 2,5 un 3 metrīgās, platumi arī ir pieejami 2. Tirgū nonāk tikai un vienīgi kalibrētas plāksnes. Jā, tātad mēdz būt gadījumi, kad cilvēki prasa nekalibrēt, jā, bet tur pastāv, teiksim tā, kļūdu iespējamība. Jā. Šim produktam tā tad ir dabīgi slīpēta virsma, hidrofobs pārklājums, laika gaitā viņš iegūst patinētu izskatu. Jā. Teiksim, dzīvē, kur mēs varam redzēt, jā, tā tad, nu, pieņemsim viens no variantiem, tā tad Rīga Ķengaraga iela 10, tepatās netālu no šejienes. Šī ir Latvijā, es teiktu, iespējams pirmā no būvēm, kas ir veikta ar rūpnieciski ražotu paneļu metodi. Jā. Tur tātad pilnībās vispār patina plāksnes virsū, tad ir bērnu slimnīca vienības gatavē, tirdzniecības centrs Alfa jaunais korpus, baltās plāksnes, Liepājas valsts tehnikums, Dārza ielā RSU. Tātad ārzem studentiem viesnīca. Ir vēl daudz citi, jā, bet nu, te ir daži. Jā, tā tad ir vispār planējā. Jā. Tas jau atšķirās no Patina to, ka šim ir akrilāta pārklājums, viņam ir iespējams gan standarta, gan, teiksim, HR pārklājums ar paaugstinātu izturību. Jā, tā tad, ja Patina viņu spēlē savā būtībā, pēc izskatu un tā ir produkta būtība, tad šitais jau ir absolūti viendabīgs. Jā. Tātad šis ir, ja nemaldos, ķegums, jā, tātad daudz dzīvokļu māja. Šī ir Limbažu sporta skola, jā. Šis ir Prēļos sporta skola. Jā. Tātad redzēt, viņš pilnīgi viendabīgs, tie nav pasteļu toņi, un tur jau var miksēt saziņu, ko iespējamo. Bet visi produkti savstarpēji ir, teiksim, tā savietojami. Tad ir vispār terra, jā, tie ir principā brūnie toņi, arī standarta un paaugstināts izturības HR pārklājums. Jā, tas ir betona pelēkā bāzes plāksne ar viegli pigmentētu akrilātu virsmas pārklājumu. Jā, teiksim, tā, ko es saspiedu atkal, tā, jā, objektu Latvijā uz viņu nav daudz. Jā, teiksim, viens no šis atrodas Dreiliņos, viena no biroja ēkām, jā, tātad tas ir brūnais tonis, jā, tas otrs te ir digitālais. Vēl tagad ir viens tirdzniecības centrs būvniecības procesā Latvijā, bet, nu, jā. Tad vispār nobils, tas ir līdzīgi kā terrē, jā, tātad tas jau ir cits toņu palete, jā, tur ir arī puscaurspīdīgie toņi, arī standarta un HR pārklājums, jā. Latvijā ir vairāk objektu, bet daļa ierobežotas pieejamības, viņi nevarēja fotografēt, jā. Tad te ir principā no Eiropas 2, jā, te ir puscaurspīdīgie. Puscaurspīdīgās apdares ideja salīdzinot ar necaurspīdīgo, kā tāda ir, kad no saprotamas distances šī fasāde izskatīsies matētāk. Jā, jo tad, ja jūs skatieties tuvā distancē paraudzījumus, jūs to caurspīdīgumu redzēt, jūs redzēt PVA šķiedru, ko daži mēdz saukt kaut kādām tā kā spalviņām iekšā. Jā. Bet principā idejiski no distances jūs to puscaurspīdīgumu neredziet, jūs redzēsiet matētāku virsmu. Tā ir viss starpība.
Ja. Zenors tā jau ir masā pigmentēta, jeb masā krāsota plāksne, ja, tāda ar vienmērīgu un necaurspīdīgu pārklājumu, varbūt gan standarta, gan paaugstināts izturības. Ja. Tātad šeit mums ir kas, tātad ir privāta māja, pieņemsim Jūrmalā, tā var būt, tā ir, teiksim, daudz dzīvokļu un lejā tur veikaliņi un biroji tam līdzīgi Mūksals ielā, tas ir Ķekavas sākuma skola, tas ir RSU. Pretī botāniskajam dārzam, ir daudz citu vēl pietiekoši objekti. Jā, teiksim, tad jau ir patina rafs. Patina rafs ir tā kā līdzīgi kā patina, masā pigmentēta plāksne, bet starpība ir tajā, ka viņai ir raupja virsma, tāds tā kā viegls apmetums. Viņi mēdz likt kā dekoratīvu elementu, un līdz ar to Latvijā ir vairāk tādu objektu, bet viņus jēga nav bildēt, ja tur vienkārši punktveidā viņi ielikt, lai spēlētu. Svīsperla karāti. Karāts tā tad ir nomainījis veco cembra transparentu nosaukumu. Tā ir masā pigmentēta plāksne ar daļai caurspīdīgu pārklājumu. Ir iespējams būtībā gan standarta, gan nestandarta toņi, ir iespējams gan standarta pārklājums, gan arī paaugstināts izturības pārklājums. Teiksim, Latvijā ir vairāk objekti, viens noteiksim, šeit ir bērnu slimnīcas teritorijā objekts. Šitā ir, teiksim, Tartu universitātes slimnīca. Tāda refleks sabiedriski pieejami objekti nav principā pieejami. Šī ir masā krāsota plāksne ar zaigojošu virsmu. Šīs ir pamatā privāta mājas, attiecīgi fotogrāfijas nekādas nav. Viņš vienmēr tiek piegādāts ar paaugstināts izturības HR pārklājumu. Tad ir patina inlines, tas ir būtībā ar līniju veidu virsmas frēzējumu. Te ir, teiksim, Jelgavā bērndārs. Kopā ar HPL fasādes apdara kombinēts. Šeit ir viena no elektrības apakšstācijām. Ja pienāk tuvāk, tu var redzēt to spēli. Tad mums aiziet Svīsperla Vera. Viņš ir arī vienmēr paaugstināts izturības pārklājumu. Tātad viņam jau šis pārklājums ir pilnībā caurspīdīgs. Un viņš ir vienmēr ar šo paaugstināto izturību. Ir Vintago, arī vienmēr ar HR pārklājumu. Ir Vintago refleks zaigojošais. Un tad ir pats dārgākais graviāls, kas jau izmaksā virs 100 eiro kvadrātmetrā, neskaitot PVN. Tātad tā ir masā pigmentēta plāksne, viņa ir 12 mm bieza, viņai ir līnija veida frēzējums, viņam ir puscaurspīdīga virsmas apbēre. Tā ir viens no objektiem Rīgā. Tur gan ir ierobežota pieejamība, un līdz ar to tur piekļūt klāt nav iespējams. Tad ir šķiedru cementa apdares dēļi, radīti principā iedvesmojoties no koku vairākiem ražotājiem ir šādi. Tad ir Svīsperla Plank Originals, kur vienkārši materiāls ar pārklāšanos viens pār otru tiek montēts, ir Svīsperla Plank Connects, kas ir ar spunas gropas savienojumu. Tad, protams, arī viļņotās loksnes var likt uz fasādi, neviens to nesaka, ka nevar. Teiksim, šis ir reāls objekts Somijā, šitais šķiet Dānija, ja nemaldos, bet principā ļoti daudz viļņotās loksnes tajā pašā Šveicē uz fasādēm salikts. Tad aiziet būvniecības plāksnes. Būvniecības plāksnes, tas nozīmē šai gadījumā, te pirmajā titula bildē ir vēja barjera, tā ir pretvēja izolācijas plāksne, agrākais nosaukums Cembrit Winstupper Extreme, tagad tas ir saucās Svīsperla Winstupper Extreme. Tā ir A1 ugunsreakcijas nedegoša vēja plāksne. Viņa var kā pagaida fasādi līdz gala fasādes apdarē kalpot līdz 12 mēnešiem. Tad ir Svīsperla Permabase, tātad agrākais nosaukums Cembrit Permabase, tātad tā jau ir ventilējumām fasādēm, kur tā tad pilsētas arhitektūra neļauj pieļaut situāciju, kur izmanto plāksnes ar plākšņu dalījumu. Tātad veido apmestu ventilējumu fasādi vai ventilējumā fasādi būtībā apdarīt ar ķieģeļu flīzēm. Pati plāksne viņa maksā 11 eiro kvadrātmetrā, nekas tur dārgs nav, bet ja summē klāt visus darbus vai tā apmetumu ar armēšanu vai ar armēšanu, teiksim, apdara ar ķieģeļu flīzi, tad finālā viņš sanāk dārgs, teiksim. Stiprināšanas metodas un galvenie mezgli kā tādu, un pēc tam jau nonāksim pie kļūdām. Tātad ventilējamais fasādei, kas ir svarīgi, tas, ko jau es teicu. Kad mēs realizējam pilnvērtīgu un nepārtrauktu gaisa šķirkārtu, pilnvērtīgs ieplūdes izplūdes atvers. Tur būs tālāk, bet principā tās palodzes, saila, augšas parapeti un tā tālāk. Svarīgi ir pievērst arī uzmanību zīmju, gaismekļu, jeb kādu citu elementu stiprinājumiem uz fasādes, jo fasādes apdares materiāls nekalpo kā nesošs elements šo lietu stiprināšanai.
tur tālāk par to būs pie kļūdām. Ja? Tātad svarīgākie mezgli, ko mēs arī apskatām objektos, ka mēs tur ierodamies, ja? Cik tad ir pareizi realizēta ventilācija. Ja? Tātad ventilācijas ieplūdes atveres, ja? Viņas arī, kā jau minēju, viņas izvada lieko mitrumu ārā. Ja? Tātad, kur mums ir? Ja? Tas ir cokols vai virs jebkuriem horizontāliem elementiem, kuri pārtrauc horizontālo gaisa šķirkārtu. Ja? Tāpat tās ventilācijas ieplūdes atveres ir virs logu durvju vārtu ailām. Ja. Izplūdes atveres, jo mūs būtībā esat izbūvējuši ventilācijas lūku, tātad aiz fasādes apdares materiāli. Ja. Tas ir palodzes, tas ir zem jebkādiem būves elementiem, kas pa horizontāli ir pārtraukuši gaisa šķirkārtu. Nu, un pašā augšā pēdējā izplūdes atvere, tas ir parapets vai karnīze. Ja, jo Latvijā milzīga problēma tur pie kļūdām būs, kad ļoti daudz, kur tas pats parapeta lāsenis, ja viņš, teiksim, ir šeit pielocīts pie apdares materiāla klāt uz nulli, nav svarīgi, vai tā ir plāksne, vai tas ir apdares dēls, vai vēl kaut kas, ja, tādējādi ventilējumai fasādē ventilācija noslēgta, ja, un viņai nav jēga, viņa vienkārši nefunkcionē. Ja. Un jāsaprot tas, ka jāiet runa par plāksnēm, te stūrītī labajā pusē apakšā teikts, ja, ka jāsaprot, ka šuves starp plāksnēm viņas nav paredzētas ventilācijai. Ja. Šuves starp plāksnēm no ražotāja skatu punkta, tās ir deformācijas šuves. Ja. Tātad, kas ir svarīgi? Ja? Tātad pie šķiedru cementu plākšņu montāžas, un es pieņemu pie jebkura apdares materiāla montāžas, ja? Un tas atstāja iespēju uz garantijām, lai montāža ir veikta saskaņā ar ražotāju montāžas norādījumiem, kas jāņem vērā arī projektēšanas stadijā, tāpēc viņi saucās projektēšanas un uzstādīšanas norādījumi. Ja? Jāizmanto ražotāju ieteiktie stiprinājumi, ja paredzētie stiprinājumi, kā teikts. Un tas jau, ka to neizdomā ražotājs, es minēju. Jā, un tāpat tās, nu, kā jau minēju, ja, kad ražotājs stiprināšanai paredzētos stiprinājumus testē savās laboratorijās. Ja. Tas nav tā, ka viņš aizbrauc uz depo vai kuršiem, nopērk pieņemsim kniedz vai skrūvs, jā, viss notiek laižam. Ja, apakškonstrukcijas veidi kā tādi, kādi ir iespējami. Ja. Tā ir iespējama pilnībā koku karkas konstrukcija. Tas ir iespējams koku karkas konstrukcija ar distances skrūvēm, rekrutā tad ir parādītas viņas. Ja. Ir kombinētā versija, kur metāls ar koku vertikālo latojumu, ja, un pēc tam jau pilnībā metāla karkas, ja, tas ir vai nu cinkots tērauds vai alumīnijas pamatā. Ja. Ja iet runa par koku, tad tā ir parasti C24 koks un žāvēt līdz transporta mitrumam 18 plus mīnus 2%. Ja. Ja tas ir alumīnijas, tad tas ir vismaz biezumā 1,8 mm cinkotais tērauds, tie nav ģipškartona profili, ja, bet tas ir 1,27 mm biezuma tērauds ar āram paredzētu cinkojumu, jo brīnuma objektos dažādi ir redzēti. Gaisa šķirkārta minimālā, ja, tā tad viņi jau ir atrunāti montāžas norādījumos, tāpat tās kā ventilācijas ieplūdes, izplūdes atveres lielums. Ja. Tur nekas īpaši jāizdomā nav, tas viss ir rakstīts priekšā. Par koka karkasu, jā, tātad šie stereotipi kādi ir, jā, un piemēri iz dzīves par dažādiem objektiem. Jā. Tātad vai viņš nepelēs, vai nepūs, vai sliekas negāzīsies ārā pa gaisa šķirkārtu uz copu, ko varēs paņemt, jā, vai tas būs ilgmūžīgi, vai nesadegs pēkšņi vienā dienā un tā tālāk. Jā. Tātad koks, pie kā tiek montēts fasādes apdares materiāls, ja vien tā fasādes ventilācija izbūvēta ir pareizi, ja, atrodas sausā ventilējumā gaisa šķirkārtā. Tas nozīmē, principā, koks atrodas augstajā noliktavā. Ja. Ja tas viss ir realizēts pareizi, tad viss tur ir ok. Ja. Nu, un piemēri iz dzīves Latvijā, tāpat Ķengara GL10, ko es teicu, rūpnieciski ražot koku paneļu, Balskas iela 53, renovēts projekts pagājušajā gadā, nemaldos, Lielvārdē bērndārs, koka karkas, Ulbrokas kultūras nama zona, kur neapdarītās plāksnes, Viļāna pašvaldība, Mūksels iela 25, kur kombinēts kopā ar ķieģeļu flīžu apdari. Ja? Tas viss ir koka karkas, nu, tur it kā makšķernieks nemanboja pie fasādēm. Sliekas negāžās. Tā kā viss ir ok. Ja, ja mēs stiprinām pie koka karkas konstrukcijas, kas te notiek? Ja? Pamatā, ja tā ir mūra ēka, tad pie mūra ēkas tiek stiprināts būtībā kronšteins, pie kronšteina tiek stiprināta horizontāla brusa. Ja? Tā tad ir izolācija, ir vēja barjera, pie horizontālās brusas tiek stiprināts koka latojums vertikāls, pie kura stiprinām plāksnes. Ja? Lai koku aizsargātu, visur tiek izmantotas gumijas lentas, ja? Un stiprinot pie koka, izmanto skrūves.
Ja. Kontrolētos apstākļos ir iespējama arī līmēšana, ja, bet objektā tas, teiksim, tas nav realizējams. Ja iet runa par alumīnija profiliem, tad to biezums ir vismaz 1,8 mm. Latvijā tas dominē alumīnijs. Gan jau visi redzējuši, ja, tātad divu plākšņu savienojumu vietā pamatā izmanto T profils, plākšņu vidū kā starposmu balstā izmanto L profils. Ja. Stiprinam tikai un vienīgi pie vertikāliem profiliem, pie alumīnija jau ir iespējama kniedēšana vai līmēšana. Ja. Vēl svarīga nianse, kas jāņem vērā pie metāla karkasa montāžas, kad par to pašu alumīniju runājot, alumīnijam ļoti liela termiskā izplešanās. Ja. Tas nozīmē, pirmkārt, alumīnija profilu kā tāda ir jāsamontē pareizi, izejot no slīdošo fiksēto stiprinājumu viedokļa, ja, un ir jākontrolē, lai fasādes ventilācija tik tiešām būtu pilnvērtīga. Ja, jo alumīnijs šīs kļūdas nepiedos, koks viņas piedos vairāk. Reku te ir jau parādīts. Ja, tātad, kas mums notiek ar alumīnijiem, kad ņemās vērā? Ja, tātad, divu profilu savienojums pa vertikāli vienmēr atstājās 2 cm sprauga. Pirmā knieda uz apakšu, tātad šeit mēs šuvē starp plāksnēm veidojam divu profilu savienojumu vietu. Viņa nekad nedrīkst veidot starp diviem stiprinājumiem plāksnē kaut kur pa vidu. Ja, par alumīniju fiksētajiem slīdošajiem stiprinājumu punktiem rekurī tātad, pieņemsim, šis sarkanais, šis būtu fiksētais stiprinājums. Fiksētajā tātad apaļos caurumos, ja burbumos, iestrādās krūvis iekšā, ar ko profilu pie kronšteina stiprina. Slīdošie tie ir mazāki, šie te maziņie kronšteini. Redziet, tā kā cīsiņi izstiept, viņi tur iestiprinās. Un notiek tas, ka šajā gadījumā alumīnijs var izslīdēt pie termiskajām deformācijām. Ja, tāpatās arī plāksnēm. Pie alumīnija realizē fiksētos slīdošos stiprinājumus. Ja? Un tas sanāk, alumīnijs būtībā slīdošā stiprinājumā izstaigā, viņš fiksētajā stiprinājumā plāksni sev cilā līdzi un viņi izslīd. Ja, teiksim, šis nav realizēts pareizi, tas ir viens no iemesliem, kāpēc apdars materiāls. Šķiedru cementu gadījumā viņš deformējās līdz zināmai robežai, līdz viņš sāk lūst. Citu materiālu gadījumos viņš tikpat labi izliecās, šauja ārā stiprinājums vai vēl kaut kāda brīnuma notiek. Ja? Tā kā, tā nav materiāla vaina, tad tur jāskatās mezgli, te jāskatās vispār montāžas pareizība kā tāda. Ja, tērauda profilu gadījumā ir kaut kas līdzīgs analoģijās ar alumīniju, bet riski ir mazāki. Ja, montāža jau notiek pie omega vai hat profiliem. Parasti tā divlīmeņa sistēma, tas nozīmē ir kronšteins pie kronšteina L-veida profilu. Pie horizontāliem L-iem mēs stiprinām vertikālās omegas divu plākšņu savienojumā. Tā tad aiziet pieņemsim 100 mm plats omega profils, starposmu balsmā kaut vai 4 cm. Un slīdošie fiksētie stiprinājumi precīzi tāpat tiek realizēti. Ja, pār kļūdām, ko mēs redzam objektos dabā. Ja, tas ir, principā, ja cilvēki nav lasījuši montāžas norādījumus, jo lasa tikai tad, kad nepatikšanas sataisīts. Ja. Ar ko tad viss sākās? Viss sākās ar uzglabāšanu objektā. Ja, montāžas norādījumos tas viss ir norādīts, kā materiāls jāuzglabā. Ja. Tātad būtībā iepakojuma plēve ir jānoņem nost. Vai tur uztaisa āzriņķī, vai šeit jau tā kā filigrāna uztaisīts savu veidu noliktavā, tā lielāka apjoma objekts. Viss ir no, principā, projektiem Latvijā šie foto. Jā, lai apakšā materiāls ventilējās. Jā, jo, ja viņš neizveidinās, tad kondensāts, kas ir krautnē iekšā, viņš aiziet šķiedru cementu sastāvā, uzliekot uz fasādes, viņš sāk vējoties, žūt un izdalās tautā sauktais cementa piens. Ja? Ko mēs redzam objektos? Šie visi ir principā reāli objekti Latvijā. Ja? Tātad rekutē viss forši samērcēts, ja? Te, kā jau redzēt, te ir sniegs, ja? Tur ir vienkārši nomests kaut kur dubļos, viss gāžās virsū, visiem viss lieliski. Ja? Tad, kad uzliek uz fasādes, ja? Ko mēs redzam būtībā ķīmiski tā ir fluorescence, ja? Principā tas ir tautā viņi sauc par cementu pienu, ja? Drāma nekāda tā nav. Paņem būtībā 10% etiķskāpes šķīdumu vai galda etiķi, kaut vai to pašu 9% jāršu vamīti. Pamazgā, noskalo un viss notiek. Ja? Bet sākumā zvanu, viss neapmienāti, viss ir slikti. Ja? Kāpēc tik slikts materiāls, kāpēc viņam šī tāds briesmīgs izskats? Ja? Principā sakas primārās nepreizā glabāšanā šie paši izsvīdumi viņi var rasties arī pie nepareizi realizētas fasādes ventilācijas. Ja? Pēc tam cokols. Ja? Teiksim, cokols tā ir tā kā jau iepriekš pirms tam minēju, tā ir pirmā ventilējumās fasādes ieplūdes atvaru fasādes ventilācijai, ja? Un tā skaitā arī pa viņu jāspēj izticēt ārā liekajam mitrumam, kas ticis iekšā, kaut vai iekšā pa horizontālajām šuvēm.
Ja? Ja tas nestrādā, tas nozīmē, ja ventilācijas nav, principā fasāde var uzkarst, alumīnija profila, piemēram, pēc var deformēties, koka karkas gadījumā viņš ziemas periodā paliek mitrs, pavasara saulē vējojoties, viņš sāk žūt, arī deformējās. Ja? Nu, izolācija mitra, būvē arī tur nekas labs nav, un finālā karkasam deformējoties, apdars materiāls arī tiek bojāts. Ja, ko mēs redzam no kļūdām, ja, tad šie ir dažādi objekti principā Latvijā. Ja. Šeit ir vienkārši pie cokola nolaists lejā materiāls līdz grīdai. Ja. Šeit ir viens no tirdzniecības centriem, kur līdz lāserim nolaists, kā rezultātā sendviča panelis sāk deformēties un staigāt. Te ir viss pilnībā aiztaisīts ciet. Te ir daļēji aiztaisīts šī nepārtrauktā līnija apakšā. Tas ir principā vatei atbalsta profils, uz kā guļ virsū vata. Izolācija. Ja? Tātad tās ir redzētās kļūdas. Pēc tam jau palodze. Ja? Tas, ko es minēju, palodze. Palodze tā ir pirmā vieta, kur iznāk ārā ventilācija. Ja? Tie paši, principā, sekas ir tās pašas, neventilējoties kā visos gadījumos, ko pēc cokola minēja, ko mēs redzam dažkārt dzīvē, bet nevienmēr. Ja? Tas izpaužās tā, ka vienkārši plāksne tiek uzsēdināta virsū. Tas ir palodze, tiek uzsēdināta plāksnes malai uz nulli virsū, kas tā nedrīkst būt. Tātad šeit jābūt izplūdes atvarē realizētai, kas montāžas norādījumos ir. Tad būvnieks izdomā tā vietā, lai šo, alumīnija profilu ienestu dziļāk uz kā balstīt, palodzi. Viņš viņu noliek līdz ar profilu ārējo virsmu un arī aiztais ciet ventilāciju. Un tad brīnums sākās un viss ir slikti. Ja. Ailu augša arī tas pats, kas kā cokols, ja ir ieplūdes atver ventilācijai. Ja. Tātad šeit zūd jēga ventilējumai fasādei. Tāpat tās kā visos gadījumos kondensāts neizveidinās, liekais mitrums nevar izticēt, metāla konstrukcija sāk dzīvot, konstrukcija koks to pašu, ja. Un viss iespējamās sekas. Ja. Ailu augšas arī piemēris dzīves Latvijā, ja, tātad rekutēja pilnībā kasete, ja, uzlikt, kur aiztaisīt ciet ventilāciju, nekas nenotiek. Šeit ir alumīnija profils uzlikts, viss noslēgts. Šeit ir uzlikts variants, kur tātad plāksne ir augšā šeit arī, plus vēl piedevām šī plāksne, lai būtu slīpums viegli uz āru, lai liekais mitrums kaut vai iztecētu. Ja, viņš ir uztaisīts ar slīpumu uz loga pusi, šis objekts Liepājā, ja, un, ja ir ticis iekšā ūdens, kurš nokrīt uz šīs augšējās ēlas apdars plāksnes, viņš lēnām ceļo uz pašu būvi. Un šeit arī tai būvē, tur ir gan augšas, gan apakšas, viss ir ciet. Ja. Tālāk precīzi tas pats, kas ir būtībā ar ailu augšām, ir arī zonas virs nojumēm un terasēm. Jā, sekas ir tās pašas. Šeit ir viena no privātu mājām, ja, kur tā tad ir apakšā terases zona, ir griestu apdarē, tālāk aiziet fasādes plakni, viss ir aiztaisīts ciet. Ja. Ventilējumai fasādē šeit nav jēga. Šeit ir viena no Pierīgas skolām, ja, kur situācija ir ļoti vienkārša. Ja. Tātad rekur ir horizontāls elements, kurš pārtrauc gaisa šķirkārtu. Ja? Tātad šeit virs flīžu zonas bija jāveido izplūdes atver ventilācijai, virs šī pārtraucošā elementa ieplūdes atver ventilācijai. Visa fasāde šai ēkai, tas ir pat ēka kā tāda, viņa ir izbūvēta no tērauda karkas, tērauda konstrukcija, viss forši uzkārst, ēka sāk būtībā deformēties, ja? Un nevar vēlēties, lai 8 mm biezas fasādes apdars materiāls satur kopā visu ēku. Ja. Pēc tam jau, protams, kritiski apstākļi tiek radīti arī apdars materiāls vizuāli kļūst nebaldāms, ja, un tā tālāk joprojām. Ja. Parapets un nobeigumi pie karnīzēm. Ja. Kā jau minēju, pie parapeta ir fasādes ventilācijas izplūdes atver, tāpatās kā pie karnīzes augšā. Ja. Sekas ir visas minētās. Ja. Šeit ir dažādi objekti, principā viss ir Rīgā. Ja. Tātad viena un tā paša objekta dažādās plaknēs, šeit ir pareizi realizēts. Šeit ir viss aiztaisīts ciet. Ja. Šeit ir aiztaisīts ciet, šeit ir vizuāli šķietam piebraucot pie objekta. Mēs skatāmies, jā, it kā parapets kārdens ir no plaknes nost. Tad, kad mēs jau kāpnēm sākam rāpties klāt, skatīties, kas tur īsti notiek, izrādās ir apakšā, lai distants uzdodas kārdam, palikts saplāksnes, respektīvi tautā finieris. Ja. Tad mēs prasām, kurš to īsti darīja, ja. Kurš lika tā darīt, būvuzraugs lika to darīt. Ja. Tad, lai būvuzraugs arī uzņemās visas saistības par objektu garantijām. Ja, tā kā tāds arī notiek. Nākamais tas jau ir ar koku karkas māju ražotājiem. Ja, tā tad izolācija principā aiztais ciet vertikāli ventilējuma gaisa šķirkārt. Ja.
Tas nozīmē, ko mums ir staķņi vertikālie, ražojot tātad vai tā ir modulārā ēka vai paneļa ēka, jā, ir starp staķņiem izolācija. Jā, lai ekonomētu, dažkārt gadās, kad uz vēja barjeru neliek kaut vai lētāko risinājumu ar vēja ģipsi, un pēc tam membrānu nostiep, bet vienkārši nostiep membrānu. Ko izdara membrāna? Membrāna būtībā uztaisa vēderu, pie staķņiem mēs pieliekam vertikālo latojumu, pie kā mēs montēsim tātad plāksni. Šis vēders forši aiztaisīs gaisa šķirkārtu ciet. Ja. It kā piebraucam pie objekta, skatāmies it kā vizuāli viss ok, vēderu mēs ieraugam tikai tad, kad mēs veicam reāli plāksnes demontāžu. Ja. Pēc tam jau šeit arī Pierīgā viena no privātu mājām, kas ir te darīts nepareizi, jā, tā tad gribējās klientam, lai horizontālās šuvēs starp plāksnēm nespīd cauri šī vēja membrāna, kas redzama, ko viņš izdarīja, viņš ielika tātad ietaupot naudu skārdas loksni, skārdas loksni uz 90 grādiem ielocīja uz iekšu. Tātad būtībā materiāli uztaisot savu veidu stiprības ribu tam metālam, ja, bet tā vietā, lai ielocītu vienkārši šeit pie latojuma, viņš pilnībā aizlocīja ciet. Attiecīgi, cik ir horizontālās šuvas starp plāksnēm, tik ir arī fasādes ventilācija pārtraukumi. Ja. Tātad augstā laikā koka karkas, viņš principā siltums caur vati nāk ārā, sastopās ar mīnusiem, viņš transformējās uz mitrumu. Ja. Mitrums ir aizgājis iekšā koka karkasā. Sākās pavasara, saule, vēju, visu pārējo. Ja. Koks sāk žūt, viņš sāk deformēties, finālā viņš sāk terminēt šo fasādi. Ja. Vēl mēdz gadīties, ka bloķē ventilācija saliekot kaut kādus nesaprotamus horizontālus elementus, ja, ko mēs ieraugam tikai tad, kad mēs noņemam fasādes apdaru, tagad no mūsu plāksnes te kaut kas cits virsū. Ja. Bet idejiski te ir arī. Tā viss nepareizi. Šie horizontālie dalījumi, kas te ir redzami, visi viņi tur fiziski nedrīkstēja būt, viņi aiztaisa ciet ventilāciju. Ja? Tas pats arī reku zem palodas, ja ir redzams, ja, un viennozīmīgi tur kaut kas līdzīgs arī logā Ls augšā. Tālāk jau ir stūri. Ja? Visu ražotāju montāžas norādījumos ir norādīts stūra distances stiprinājumiem, vai tā ir skrūva vai kniede. Ja? Šīs distances principā nāk no laboratoriskiem testiem. Tā skaitā arī stūra distances nosaka Eiropas normu šķiedru cementam, tad, kad veic testus uz materiālu degāmību. Ja? Ko dažkārt objektos sadara, viņi vienkārši stiprinājums ieliek pašos stūrīšos. Ja? Un tad ir zila brīnuma, kāpēc materiāls plīst. Ja? Stūros ir spriegumi. Ja, nerunājot par to, ka tikpat labi tur ir urbuma diametri arī nepareizi. Ja. Tas, ko minēja sākumā, caurējošie stiprinājumi, tātad vai tas ir fasādes gaismeklis, vai tās ir notekas. Ja. Kas te mums notiek? Ja, šeit ir Pierīgā viens no loģistikas centriem. Ja, tātad, kas te notiekās? Te ir montāža plāksnēm pie alumīnija profiliem. Alumīnija profils, viņš temperatūrā staigā, tātad notiek lineārā izplašanās. Uz fasādes ir gaismekļi. Šajā fasādē sākumā mēs nesaprotām, mazums kaut kādu plāksni ar plaisu piegādāt. Ok, pirmā reizē iedavām materiālu pa brīvu, nomainiet un mirs un bērziņš. Otrā gadā būvnieks zvaniņš, klausies tā pati pretenzija. Sakam, ok, mēs te uzsaucam pacēlāju, bet jaucam ārā fasādi, skatāmies, kas apakšā ir. Izrādās kāda situācija. Ja? Tā tad ir caurējošs stiprinājums, kas tur šo fasādes gaismekli. Ja? Tad, kad būtībā fasāde tiek plāksne, tiek cilāta dēļ alumīnija profila deformācijām, ja? Plāksne atdurās šajā vietā un rezultātā aiziet plīsums. Ja? Tātad materiāls nevar saturēt, teiksim, fasādes deformācijas, tāpēc ir jāievēro montāžas norādījumos, teiks, ka šie caurējošie stiprinājumi, jā, viņi var būt, bet ir jābūt plus mīnus 8 mm distancei, urbums plāksnē mala līdz caurējošā stiprinājuma malai. Tad, lai viņš tur ir, vai tas ir lietus nodeka, vai tas ir kondicioniera kronšteins turētājs, vai tas ir gaismeklis, jebkas. Ja? Un sekas, ja viņi ir neventilējami, ja, tad jau tie visas iespējamās. Ja? Tikpat labi viņi ir izsvīdus, tikpat labi nāk ārā, nezinu, tur cementa piens tagad bija nepareizā glabāšana pie vainas šajā gadījumā. Ja? Tikpat labi viņš ir izliecies tā kā būtībā tapsēties pilveni, ja, arī līdzīgi šeit, un tikpat labi aiziet plīsumi. Ja? Tas, kas bija te Pierīgas skolā. Ja. Tad jau ir arī par apakškonstrukcijai karkas montāžas kļūdas. Ja. Tas, ko es minēju, ja ieiet runa par alumīnija profiliem, principā tiek noteikts vispār ražošanas montāžas norādījumi nosaka
profilu garumu 3 metri, cik es zinu, arī visiem ražotājiem tā ir. Ja. Tā tad ir fiksētie stiprinājumi, apaļos urbumos stiprinājumi, ja, burtiņš F šeit ir esties līdošie stiprinājumi, tātad šajos ovālajos sauktajos cīsiņos stiprinājumi, lai viņš var izstaigāt. Ja. Tāpat tās arī ar profilu savienojumu, 2 profilu savienojums vertikālais, viņam ir jāatrodās distancē starp 2 kniedēm, tātad horizontālajā šuvē, kas ir, un šo horizontālā šuvu starp plāksnēm. Viņas nevar būt nekur šeit vidū starp stiprinājumiem. Pretējā gadījumā katrs profils nostaigā pa savam, un viņš izdara to, kas viņam jāizdara. Ja. Šeit ir reāli objekts Latvijā, ja, kur principā plāksne tika mēģināts stiprināt uz 2 dažādiem karkas elementiem, kas ir absolūti nepareizi. Ja. Šeit ir tas pats, ja, arī viens no Latvijas objektiem, kur bija reāli jāveido. Tātad šeit bija slīdošiem jābūt stiprinājumam, ko redz, nezinu, būvnieks vai viņš viestrādnieks vai vietējais. Viņš redz apaļu caurumu, un tātad laižam apaļos caurumos skrūvus, viss ir laimīgi. Ja. Te viņam bija jālaiž iekšā ovālajiem pa vidu, pie kam karkas montāžas schēmās viss šie ir informācija, viss šie ir norādīti. Ja. Principā tas viss. Tā kā, ja kādi jautājumi, tad var droši. Centos ātris, nezinu, paspēju, nepaspēju. Viss ir montāžas norādījumi ar visiem šitiem mazgliem mums mājaslapā pieejams. Variet iet Vispārl.lv, variet iet mūsu Zulakvuda.lv. Tad pienāciet tur, mums ir maziņš standiņš, ka iet iekšā labajā pusē, tur ir bukleti, varam iedot droši. Tur materiāli parauga arī dažādas visas to, kas bija parādīts un pristītās tā tālāk. Vēl kaut kādi jautājumi? Daini? Droši! Kādas rekomendācijas plāksnēm ir kniežu noticēji? Mums kniedz ir blīvēm. Jā, bet noticējumi ir lietas. Šo nejau. Tu zini, mums šādas problēmas nav bijušas, godīgi. Nav bijuši. Ne. Ir gadījumi, kur negodīgi, ir gadījumi, kur nepaņem oriģinālās kniedzes, tāpēc jau es ar to minēju, ja, ka ražotājs dod garantijas tikai uz saviem testētajiem stiprinājumiem, ja, kas dažkārt notiek Latvijā. Tu pats lieliski zini, ja, eksistē dažādi stiprinājumi piegādātāji, ja, un tu nevari garantēt, kas tur ir pa materiālu, ja, jo, teiksim, ko bieži dara. Ja. Tātad, ja mēs runājam par montāžu pie alumīnija profiliem, tātad čaulīt mūsu gadījumā ir alumīnijas savilts nerūsējuši tērauds. Ja mēs montējam pie cinkotā tērauda profiliem, mums viss kniedzes konstrukcija pilnībā A2 nerūsējošais tērauds. Lētās kniedzes, viss, kas tirgū pieejams, gan savilci, gan čaulīt, tas ir pilnībā alumīnijas. Ja mēs pieliekam pie cinkotā tērauda alumīnija, tas jau ir materiāla nesadarība. Tā nevar. Jā, tā nevar. Tur ir korodēšana, būtībā tur elektrolīze iestājās. Ja. Lūk, līdz ar to ražotājs nes atbildību par saviem stiprinājumiem. Tāpēc jau es teicu, ja, tie ražotāji stiprinājumi, viņi maksā tik, cik viņi maksā. Mēs Daini to lieliski zinām. Nē, mūsu kniedēm godīgi, es nezinu tos gadījumus. Jo mums jau bieži sāk stāstīt, tur nezinu, uz mistiskumu robežas, kad tur redz, kā jūsu plāksnēm vai citu ražotāju plāksnēm tur ir šitādas un tādas problēmas. Ok, bet kur ir oficiālā pretenzija? Jo ir 20 gadu garantija. Ja nav pretenzijas, tad par ko mēs diskutējam? Tāpēc mums arī sistēmas. Nē, tā jau arī ir, tur jau tā lieta, jā, jo ir kniedzes, kas ir ok, ir labas kniedzes, jā, bet, jā, cilvēks jau ir uz cenu orientēts. Tā rekomendācija tieši ir 25. Jā. Ja tev ir līdzenā pamatne, teiksim, pieņemsim, tev ir ideālā plāksne, tātad plakne radīta, jā, tad jā, var no 2 centimetriem. Mazāk nē, ja tu runā pa gaišu šķirkārtu. Jā. Tur atkarīgs no principā sākās no 2,5. Alumīnija karkasa gadījumā viņa reāli fiziski sanāk vairāk kā pietiekami. Viņa sanāk plus mīnus 5.
Jā, tā ir dzīves realitāte. Jā. Problēma sākās ar ieplūdes izplūdes atverēm. Jā, jo atkarībā no plākšņu veida ieplūdes izplūdes atveres ventilācijām tiek noteiktas vai 60% no minimālās gaisa šķirkārtas lieluma vai 200 kvadrātcentimetru uz vienu līniju metru. Jā. Un tad mēs sākam likt perforētus profilus, jā, un aizmirstam to, ka tātad šo te perforācijas sumārajām atverēm viņām ir jābūt tātad šim lielumam. Jā. Nevar ielikt tagad perforētu profilu ar, nezinu, sumāro atveru laukumu 50 kvadrātcentimetru uz metru, jā, kas nozīmē 5 mm brīvais laukums un vēlēties, lai tā fasāde pilnvērtīgi ventilējās. Tā nenotiek. Jā, viņš samazina, tāpēc ir teikts, tāpēc jārēķina. Nu, tad sarēķina, cik ir būt. Nē, to jau var sarēķināt, jā, teiksim. Tad ņem un palielina šo gaisa spraugu attiecīgi. Jā. Jo tāpēc jau ir tā projektēšana. Jā, un tas ir neatkarīgi no ražotāja, tur brīnumi ir iespējami visiem, ja šito nepareizi izdara. Jā. Nu, pirmkārt, ražotāja garantija izpaužās tādā veidā, kad ir jākonstatē, ka šis defekts, kas ir redzams kā defekts, viņš ir bijis dēļ ražošanas nepilnības jau piegādes stadijā. Ja, tas ir konstatējams. Ja, katrai plāksnē aizmugurē ir ražotāja marķējums, ir ražošanas datuma, partijas numuru un tā tālāk. Ja. Un pēc tam jau, jā, ja tas tiek konstatēts, kā defekts tiek piegādāts jaunas plāksnes ar visiem stiprinājumiem. Nu, jā, bet loģiski. Nu kā, nu viņam jāiedod piegādes iepirkuma dokumentācija, par ko viņš ir iegādājies šo materiālu, jā, jo nu, tikpat labi viņš ir domā, ka tās ir mūsu plāksnes, jā, bet tās patiesībā nav. Mums ir bijuši arī tādi gadījumi, ka mūs izceltas pretenzijas izskatīšana, mēs demontējam plāksni, noceļam nostu un skatāmies, kā aizmugurē pavisam citu ražotāju marķējumu. Jā, mēs braucam, konstatējam faktu, primārais mēs cenšamies kā importētājs paši tikt ar to galā, jā, teiksim. Ja mēs jau redzam, ka tur ir kaut kāds nopietnāks, tad jau tiek piesaistīts ražotājs, jā. Un pēc tam jau kopsaucējs pasūtītāji tiek atrasts. Ja mēs redzam, ka ir galīgas kļūdas un viss ir slikti un nepareizi izdarīts, jā, nu, mēs to arī pasakām, ka tur nav pareizi, un mēs to nevaram pieņemt vispār tādu pretenziju. No piegādes brīža. No piegādes brīža. Jā, pavadzījums datums, viss. Cita lieta, kad ja tur tās pavadzīmes nav, nu ok, tad mēs varam jau tur mēģināt paši sistēmā rakt, jā, bet nu neviens jau negādās, neuzturēs pavadzīmes 20 gadus. Tur jau tā problēma. Jā, bet principā, jā, ir bijuši gadījumi, ka tur, teiksim, nezinu, no tā paša 2013. gada kaut ko uzdod jautājums, jā, ok, tik sen mēs mierīgi par rokam gaisā redzam vēl. Jā. Dienas laikā bija piemērs, bija maza brīvība, ierobežotas pieejamības objekts. Nē, šeit nebija ierobežotas pieejamības, neviens, es jums nerādīšu viņas. Nē, tā bija vēstniecība. Jā, bet tas ir ārvalstu vēstniecība, un viņi par to maksā. Tā ir vēstniecība, tas ir dienesta puse, un saprotiet, jebkura vēstniecība mūsdienu situācijā, tā ir ierobežotā pieejamība un viss. Ne, mēs sakām, kur neko, tā ir un viss. No kuras valsts budžets aizgāja, tā ir viņa darīšana. Tā viss, jā? Ok, labi. Var droši pienākt, pēc tam mums tur stends tajā galā. Paldies.